kas tad būtu darāms? Pareizi būtu izvēlēties vai nu vienu normu, vai otru normu. Tātad normu komplektu vai nu normas, kas paredz elektroenerģijas tirgus atvēršanu, vai normas, kas nodrošina, kad tiek saglabāts esošais regulējums. Ja spēkā paliek tās likuma normas, kas tika pieņemtas jau pagājušā gada beigās un paredz pilnīgi elektroenerģijas tirgus atvēršanu no 1. aprīļa, tad arī šajā gadījumā ir iespējams šis risinājums sociālās spriedzes mazināšanai. Lietas būtība ir sekojoša, kas varbūt tiek noklusēts. Kad valsts elektrības tirgus liberalizēšanas rezultātā budžetā kopēji ienākumi, kas ir saistīti ar elektrības tirgus liberalizācijas pasākumiem, sastādīs vairāk kā 41 miljonu eiro. Ja mēs ņemam vērā to, ka no šiem 41 miljonu eiro apmēram 29 miljoni eiro tiks izmantoti obligātā iepirkuma komponentes mazināšanai, pieauguma mazināšanai, tad vēl paliek vairāk kā 12 miljonu eiro, kas ir pilnīgi pietiekami, lai varētu kompensēt šo elektrības cenu kāpumu gan trūcīgajiem, gan masturīgajiem, gan pensionāriem, gan daudzbērnu ģimenēm, gan visiem pārējiem, kam vien tikai mēs vēlamies, tajā neradot papildus ietekmi uz valsts budžetu. Jo šiem ienākumiem, kas tiks ieņemti no elektrības tirgus liberalizācijas, būtu pietiekami, lai to varētu visu nosegt.